Citās dienas rīts, esmu gatavs izbraukt. Tūlīt sakrāmēšu šis mantiņas un tad jau pa kalnu lejā tālāk uz Melnās jūras pusi, caur Samsonu, pārējām Piekras pilsētām līdz Trabzonai. Nakts kā jau kalnos nebija ļoti silta, ap 0 grādiem, bet bija normāls guļamais, ķīmiskie silītāji. Naktī tiek pamodos un tās fotografēju. Kopumā viss kārtībā. Šī ir lieliski iespēja pacientēt braukšanai pa tādiem autoceļiem. Apvidus ļoti skaisti sargāti nedaudz gladiatoru pēc platuma grādiem un pēc klimata klasifikācijas. Uzklīns arī Itālijai atbilst. Laika apstākļi, kā redzat, nemainīgi labi. Ja padomā visu ceļojumu laiku bija saulains. Tur bija pāris miglainās dienas. Citādi nelija vispār. Šeit jau līdzīgi kā Latvijā, tad ir ražas laiks un redzēt, ka visi lauki ir brūni un novākti jau. Es iedomājos, ka pavasarī un vasarā ir daudz skaistāk. Viss aug un zaļo. Tā tālāk uz civilizāciju. Jābrauc pēc pirmās kafijas. Esmu sasniedzis Melnās jūras krastu pie Samsunas. Šis ir, kā Turki stāstīja, viņiem vasaras turisma reģions. Pārējā Turcijā neizcerami karsts, tātad šeit ir vēsāks. Jāatzīst gan, ka ļoti turistīgi šīs vietas neizskatās braucot garām. Jā, tas lielceļš var principā lielākais netālu no jūras. Bet nav daudz hoteļu un nav tāda lielās pludmales. Viss ir pilnībā būvēts. Tādā ziņā var tikai būt pateicīgiem, ka Latvijā ir saglabājies tik daudz neskatās pludmales mākslas. Tas mūsu mazais dārgaviņš, ko mēs paši nenovērtējam. Jā, esmu benzīna, tā kā interesanti šeit nebija viņam benzīna, bet piedzēru kafiju un tad nākamajā uzpildījos. Un kā var redzēt, jūru ik pa laikam arī raudzīt, bet nav tā, ka tur būtu milzīgi cilvēku pūļi. Liels garas pludmales kā ir ar citiem saules-sargiem un vispārējais. Un pat apkārt arī un vidē tāda ļoti kalnaina, lielākoties kalna pienāk ļoti tuvu.
īpaši aptuvēs redzēt vēlāk, kad es nobraukšu no tāda lielceļa uz mazāku puskalu turismu spotiņu. Citādi vislielākā procenta daļa šādi te rīkojas mašīnām vai kāds braucot pa lielceļu. Viena no retajām vietām, kur var apstāties un nopalēties manuālā plumlītē. Pirms tam pastaigājām daudz pa bāku, nekas īpaši, teikšu godīgi. Šeit gan ļoti tāda mierīga un klusa atmosfēra, bez manis bija tikai pāris cilvēki. Ūdens normāls, plus mīnus Baltijas jūra. Pēc turku kliedzieniem, tad priekš viņiem būtu nedaudz pavēs. Nākamais lielais uzdevums atrast, kur paēst. Tad bišķi pasījos Google Maps, kebab vietas. Google Maps gan Turcijā kaut kuru reizi, ne visur, īpaši ne turistīgajās vietās. Tām vērtējumiem var ticēt, bet šoreiz izdevās atrast vietiņu, vietējo Google palīdzību, tad ieteica cilvēki, kur aiziet. Bet, lai līdz tam vēl tiktu, protams, ka viena no ierastajām kārtējām ceļkals pārbaudītēm. Šis restorāniņš ir virs pārtikas veikala. Tu aiziet savu pārtikas veikalu, tu skāp augšā. Bet viss ļoti pieklājīgi. Pirmā reize, kad ēdu jogurta kebabu un bija ļoti labs. Nezinu, ka viens pierakstījis smaidiņu pie anotācijām. Šeit, ja nemaldos, braucu vēl caur Ordu pilsētai, vieta no bijušajām grieķu kolonijām, tāpat kā Trabzona, tāpat kā Giresun. Šeit vēl braucu caur Ordu pilsētai, Ordu tāpat kā Trabzona, Giresuna. Ir viena no bijušajām grieķu kolonijām, bijušās tirdzniecības kolonijas, bet tagad no tā visa pāri kolonijas ir diezgan maz.
skatoties modernu apbūvi. Palicis pēdējais stiepiens, 2,5–3 stundas līdz Trabzonai. Šoreiz tas ceļš nedaudz īsāks. Tad gan laika ziņā tāpat sanāks. Tas ir pēdējais 10 stundas. Esmu ieradies Trabzonā. Pilsēta pati par sevi nav tik liela. Varbūt Rīgas izmēra. Bet izstiepusies ļoti gari. Melnās jūras krastus starp kalniem un jūru. Un tad pati pazīstam ar savu ostu. Otra lielākā osta. Turcijai uz Melnās jūras aiz Samsanas. Tā pirmā pilsēta, kurā piebrauc pie jūras. Līdzīgi gandīgajos laikos arī bija grieķu kolonijām vietniecības. Pilsēta ļoti turistīgi iespēja neatstāja. Cilvēki ļoti draudzīgi iespējams, ka pieredzi par turistiem. Tikko to fotografēja, visi nāca un prasīja, lai viņiem vēl bildes daudziem. Esam daudz pievieno Instagramā un sūtīja viņiem portretus. Pāris stundu pasēju pilsētu. Vakariņās, protams, kebabs un tad atpakaļ uz viesnīcu. Kārtīgi atpūsties, saplānot maršrutu, braucienam caur Pontijas Alpiem uz Anī pilsētas grupām un tad uz Kāšas pilsētu. Šorīt tad video tik beigts.